plānoju daudz gadus un neskaitāms reizes himnu dziedāt. Pirmo reizi tāds kamols saskrēja kaklā, ka knapi. Es pat nemāku apieties ar elementārām lietām. Tāpēc es neko neimprovizēšu, es nolasīšu jums to, kas man ir jānolasa. Ceru, ka jūs man kaut cik dzirdat. Tātad par Latvijas himnu. Dievs svētī Latviju. Dievs svētī Latviju tekstu un mūzikas autors ir Baumaņa Kārlis. Viņš to rakstīja īpaši dziesmu svētkiem, kā vīru koru dziesmu un latviešu himnu, jo Latvijas valsts toreiz vēl nemaz nebija. Dziesma tika pirmatskaņota pirmo vispārējo latviešu dziesmu svētku svinīgajā atklāšanā 1873. gada 26. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības zālē. Bet svētku kopkoris tomēr dziesmu nedziedāja, jo to aizliedza cenzūra. Pirmo reizi himna iespiesta 1874. gadā Pēterburgā Baumaņa Kārļa dziesmu krājumā Austra. Dievs svētī Latviju par Latvijas Republikas himnu tika apstiprināta 1920. gada 7. jūnijā Latvijas Satversmes sapulces sēdē. Pēc Latvijas okupācijas un aneksijas PSRS sastāvā no 1940. līdz 90. gadiem to dziedāt bija liegts. – 1991. gada 15. februārī LPSR augstākā padome atjaunoja Dievu svētī Latviju par Latvijas himnu. Tāda īsumā ir mūsu tautas lūgsnes vēsture. Tās ceļš 47 gadu garumā no pirmatskaņojuma līdz oficiālai apstiprināšanai par valsts himnu. Tad vēl 50 gadu garie okupācijas gadi, kad valsts himna bija aizliegta, un nākamie no jau 23 gadi, kad Latvijas himna skan brīvi un lepni. Mēs visi varam būt pateicīgi un lepni gan par himnas autoru radīto vienkāršo, bet tik sirsnīgo un reizē svinīgo tekstu un mūziku, gan par mūsu tālredzīgiem 1920. gada valsts vīriem. Mūsu himna taču patiesībā ir lūkšana. Kamēr Latvija katru jaunu dienu sāks lūdzot Dieva svētību tās zemei, meitām un dēliem, tikmēr mēs varam cerēt, ka Dievs mūs neatstās, ka mūsu lūkšana tiks uzklausīta. Leģenda par latviešu karoga rašanos. Sensenos laikos latvieši cīnījās ar ienācējiem bruņiniekiem par savu brīvību. Kādā kaujā latvieši ieguva ienaidnieka balto karogu, bet arī pašā kaujā ievainoja arī Latviju virsaiti. Latvieši iegūto balto karogu noklājuši zemē un uz tā noguldījuši savu varonīgo virsaiti. Tas sasaucis ap sevi visus karotājus un teicis, ka ja arī viņš miršot, lai karotāji apsolās cīnīties tikmēr, kamēr ienaidnieks būs padzīts un dzimtā zeme brīva. Visi to arī apsolījuši, tad virsaitis nomirs, bet kad viņu nocēluši no karoga, tad tas bijis gluži sarkans, palikusi tikai balta vieta, kur atradās virsaiša ķermenis. Par savu virsaišu nāvi noskumušie un sadusmotie latvieši piestiprinājuši asinīm notraipīto karogu pie šķēpa, gājuši cīņā un padzinuši ienaidnieku. Tas arī esot bijis latviešu karogs. Tātad svarīgi fakti par Latvijas karogu. Latvijas karoga pamatā ir seno cēsinieku 13. gadsimta kara karogs. Par to vēsta atskaņu kronika. Mākslinieks Ancis Cīrulis darināja vairākus karoga metus, kur vienā no tiem ietverta ideja par likteņu upi Daugavu.
To simbolizē šaurā baltā svītra, kuras krastos 2 gadus stāvēja fronte un lietas asinis. Tas ir sāpju kliedziens par izpostīto, mirstošo Latviju, ko tikpat spilgti dzejā pauda arī Rainis. 1918. gada 18. novembrī zem sarkanbalta-sarkanā karoga notika Latvijas Republikas proklamēšana. Latvijas brīvības cīņās, kas aizsākās jau 1918. gadā un noslēdzās ar uzvaru 20. gadā, sarkanbalta-sarkanais karogs pārliecinoši kļuva par Latvijas simbolu. Šajā laikā tas kopā ar tautu piedzīvoja visdažādākos uzvaras mirkļus, kad tam izrādīja vislielāko godu, un tas kļuva par izcīnītās neatkarības sastāvdaļu. Līdz 1940. gadam sarkanbalta-sarkanais karogs bija Latvijas oficiālais karogs. Tāpat kā himna, tas bija aizliegts visus 50 gadus pēc Latvijas okupācijas un aneksijas PSRS sastāvā. 1988. gada 28. septembrī tika pieņemts dekrēts par latviešu tautas kultūru vēsturisko simboliku, un to apstiprināja augstākās padomes sesija. Atdzimstot neatkarīgai Latvijai, valsts karoga status tika atjaunots 1990. gada 27. februārī. Un vēl es atļaušos nolasīt vienu 1,5 minūtes garumā tādu vienu slēju no raksta, kas man bija liecības ietvaros jāsniedz tiesai. Viņš ir tiešā saiknē ar dzirdēto, manuprāt. Tātad pasaulē nav neviena likuma, kas aizsargātu, piemēram, vardīti vai skudru. Bet labs cilvēks nevienu ne otru nekad nesamīs. Un bija patīkami vērot, kā mani bērni pieliec un no taciņas aiznes un drošā vietā noliek mazas neaizsargātas radībiņas. Svešvārds imprintings latviski apmēram varētu nozīmēt iegaumēšanu īsā laika periodā uz visu atlikušo mūžu. Ornitologu pētījumi rāda, ka mežā atrast un no ligzdas izkritus zīlītes mazuli, ieliekot mājās kanāriju putniņu pulciņā, šī zīlīte izaugot dziedās kā kanāriju putniņš. Tātad, tēva izstāstīšana dēlam par Latviju, tās karogu un himnu, ļaus dēlam izaugot cienīt un godāt savu dzimteni. Tādam dēlam Latvija vienmēr būs svēta. Manuprāt, stiprāko un pilnvērtīgāko patriotismu un arī kultūras lādiņu bērns pirmkārt saņem savā ģimenē. To labi apzinoties un būdams ne tikai tēvs, bet arī mākslinieks, es visu mūžu saviem bērniem tieši un netieši stingri un arī tēlaini esmu mēģinājis iepludināt viņu sirdīs savu izvēlēto pamatvērtību, dažādus postulātus, no kuriem kā viens no svarīgākajiem atspoguļojas Bībeles tekstā. Neliedzies labu darīt tik vienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tu to darītu. Nesaki savam tuvākam, ej un nāc, rīt es tev došu, jo tev taču ir dot, ko tūlīt. Es paniski baidījos, ka mani bērni varētu izaugt par tādiem, kas vecus neciena un jaunus nesaudzē. Tā kā Bībele tiešām ir grāmatu grāmata, tad nav nekāds brīnums, ka imprintings īsi aprakstīts jau sen šajā patiesības spēļu krātuvē, un tas skan pārsteidzoši vienkārši. Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstāsies arī vecs būdams. Paldies!